Satikšanās prieks sen gaidītu no atklātu sajūtu vieglums, kaislība un, ko nu liekties, arī asaras par veltām cerībām. Visas šīs emocijas dzīvo pašā Rīgas sirdī pie Laimas pulksteņa. Šķiet, ka katram vismaz rīdziniekam noteikti ir savs satikšanās stāsts pie Laimas pulksteņa. Kristapa stāsts norisinājās pirms 11 gadiem, kad viņš uz randiņu uzaicināja meiteni, kura dzīvo citā pilsētā, ne Rīgā. Es sarunāju satikties apmēram 7 pie pulksteņa. Tā viņai pateica, satiekamies 7 pie pulksteņa. Viņa teica, labi, protams, nav problēma. Labi, manā nav problēma. Un tad es atnāku kādos 6:50, kā džentelmens. Un gaidu, 7. Nav, iztaisnoju muguru. Nav. 7:20 nav. Tajā laikā bija mobilē telefonā, arī es zvanu uzreiz, meiteni, kur tu esi? Viņa saka, es pie pulksteņa. Smieklīgā daļa ir tāda, ka viņi bija pie cita pulksteņa, un es biju pie Laimas pulksteņa. Viņi bija pie stacijas pulksteņa. Laika gaitā Laimas pulkstenis ir rīdzinieku sirdīs ieguldīts kā romantisko tikšanos vieta, taču sākotnēji 1924. gadā to uzbūvēja pavisam praktiskos nolūkos, lai rīdzinieki darbā ierastos precīzi laikā. Tagad šķiet šim nolūkam Rīgā kalpo cits pulkstenis. Man tas stacijas pulkstenis ir stacijas pulkstenis, un Laimas pulkstenis ir domāts randiņiem, manuprāt, tas ir tā. Man tas tikai likās loģiski. Stāsti par tikšanos pie Laimas pulksteņa ir kuriozi, romantiski un lielākoties laimīgi. Ar vīru mēs iepazināmies laikam jau pirms gadiem 10. Pat nevar teikt, tas bija tik sen, es pat neesmu tik veca, cik tas izklausās sen. Un būtībā 3 reizes bija mūsu mēģinājuma reizes, kad mēs sākām draudzēties. Ar 3. reizi tas viss aizgāja, un šis ir tas mūsu rezultāts. Visi 3 pirmie jauniešu randiņi sākās pie Laimas pulksteņa, taču tie nebija vienkārši randiņi, bet gan piedzīvojumi. Pirmajā reizē mēs satikāmies, es zinu, ka es braucu no Jūrmalas. Nezinu, kāpēc man bija kurps uz papēžiem, bet tā bija. Un nācu satikties ar vīru, un tieši gandrīz pie pašas tikšanās vietas vienkārši man uz papēc. Un man bija tāds kauns, kad es domāju, ar šo vīrieti es vairs nesatikšos nekad. Gadu vēlāk, satiekoties 2. pirmajā randiņā, notika līdzīgi. Un tad atkal satikamies un atkal, lai cik ironiski tas būtu, bet atkal man bija augstspējas korpus. Nav tā, ka man ir ļoti slikts augstspējas korpus, bet Saviļņota Inese piebraukus ar taksimetru pie Laimas pulksteņa, kāpa no tā ārā un atkal nolauza kurpei papēdi. Bija nenormāli mērti, es nezinu, kā var tā gadīties 2 reizes pēc kārtas, un tas abas reizes bija tā kā pirmais randiņš. Taču šis stāsts ir ar laimīgām beigām, gluži tāpat kā Kristas un Jāņa. Mēs esam vienu reizi tikušies pie Laimas pulksteņa. Tas bija mūsu 2. randiņš, un tā bija Valentīna diena. Tā romantiski tiešām sanāca. Tas bija ļoti sen, pirms 4,5 gadiem. Bet, tā pašā laikā ļoti daudz kas noticis pa šiem. Cik daudz ir sastrādāts? Daudz ir sastrādāts, jā. Kaut arī Jānis esot bijis sakautrējies, tomēr uz randiņu bija ieradies ar rozi, jo, kā pats izteicās, vajadzēja taču atstāt iespaidu. Nē, negaidīja stundu. Bija ļoti augsts, un Jānis gaidīja, bet tas kurjos bija tāds, ka tātad tas 2. randiņš, un es pirms tā randiņa vēl biju paspējis satikt dažas paziņas. Un tā kā Valentīna diena puiši jau arī vienkārši tāpat meitenēm dāvina rozes. Un es jau biju rozes tātad pirms tam saņēmusi. Un tad es nācu pie tā Laimas pulksteņa, un Jānis stāva rozi, un es arī nāku ar rozi, jo man viņas nebija kur likt. Viņš laikam domāja, ka meitene bišķiņa puku nāk. Arī rozītes dāvināt. Gribu atstāt iespēju. Mīlestības un likteņa simbols - tāds ir Laimas pulkstenis šodien, un tāds tas bija arī Ulmaņa laikos. Man māte tēvi iepazinās šitien pat. Nākdam te pa to kanālu maukšot, šeit jau tieši uz Laimas pulksteņa pusi. Abi divi sapazinās, tādi eleganti, tādi, kā jau agrākos 30. gados tas sapurs bija, vai ne? Un samt mētelīts un viss, un tēvs tādā ādas jakā, baigi stilīgais pāris vispār bija. Bet viņiem šeit bija pirmā satikšanās. Arī pašai Vītes kundzei Laimas pulkstenis bija vieta, kur satikt galvenākos puišus un arī kur mānīties. Mēs saģērbušās, sapucējušās, uzkrāsojuši lūpas, protams. Mēs dažreiz samānījāmies, samainījāmies ar kleidām, ar draudzenēm, un tad aizgāja tur. Ja tu vienreiz esi cilvēku redzējis,
Un otrais citam tā kleita mugurā, viņš nemaz tā ģīmīt nav lāgā atcerēs, viņš tikai pēc kleitas pazina. Pie Laimas pulksteņa Rīgā ir ticies vai katrs no mums. Nav svarīgi, tā ir bijusi romantiska tikšanās, sen neredzēta drauga sagaidīšana vai vienkārši tikšanās ar draugiem pirms ballītes. Dažreiz mums arī pašām nebija randiņš, mēs nācām skatīties, kā tie puiši izskatās. Cits ar puķiem, cits tikai ar vienu puķī. Un tad mēs stāvējam un skatījāmies, kādas meitenes ar šiem satiksies. Man liekas, ka tāda ļoti laba atmosfēra šai vietai. Man liekas, te ir katram bijis savs stāsts, tā teikt, pie Laimas pulksteņa. Te vienmēr kādam paiet garām, vienmēr kāds kaut ko gaidīs. Zināma vieta, jā, visiem tāda populāra tikšanām. Te puiši stāvēja bariem ar puķiem, bet dažreiz ar meitenīti noraudājās, neatnāk tas puisis. Tā kā te var vispār romānu rakstīt, kas te notikās. Un mēs dzīves romānu gribam rakstīt kopā ar jums. Mēs visas vasaras garumā gribētu sameklēt vēl otru randiņu satikšanās vietu kādā no Latvijas pilsētām, kuras tieši satiekas šie vismīlošākie pāri. Mēs gribētu atrast šo otru Latvijas pilsētu, kurā uzstādīt, mēs sakam, jaunāko brāli Laimas pulkstenim. Sūti arī tu savu romantisko stāstu par savu pilsētu. Tas var būt gan stāsts, tā var būt fotogrāfija, tas var būt video rullītis. Jebkādā veidā, kā viņi grib izstāstīt par savu pilsētu, šo mīlestības stāstu, randiņu satikšanās vietu. Šo stāstus mēs gaidām visas vasaras garumā, līdz pat augusta beigām. Pilsēta, no kuras būsim sagaidījuši visvairāk stāstus, nokļūs finālā. Tieši tāpat kā pilsēta, no kuras kāds mums atsūtīs pašu skaistāko un emocionālāko satikšanās stāstu. Atsūti arī tu stāstu par romantiskāko vietu savā pilsētā. Tas ir pavisam vienkārši. Atrodi šokolādes Laima mājaslapu un ļauj vaļu emocijām. Es domāju, ka tas cilvēkiem ir ļoti daudz ko stāstīt. Kā tev šķiet, kurā pilsētā vēl vajadzētu Laimas pulksteni? Kurā pilsētā? Es nezinu, varbūt arī Ventspilī darētu. Man liekas, ka tā ir viskaistākā pilsēta. Varbūt Valmierā. Ja jūs tagad man prasītu, ko es Valmierā tā kā zinu, es pat nevarētu tā pateikt, ja man prasītu, kur satiekamies. Es godīgi sakot, neko nezinu, bet, ja būtu tās pulkstenis, tad varētu teikt, satiekamies pie Laimas pulksteņa. Man liekas, varbūt, ka katrā pilsētā vajadzētu tādu zināmu tikšanos vietu. Un tomēr Tautas balss sastaptie rīdzinieki otru Laimas pulksteni gribētu redzēt Liepājā. Man liekas, ka Liepājā. Man liekas, ka tā ir tāda otra galvaspilsēta. Kā aizbrauc uz Liepāju, tur kaut kā cilvēks pats pārorganizējās. Liepājā. Jauka pilsēta. Es noteikti Liepāju, jā. Man līdz ar to, ka Jānim tā ir īpaša pilsēta, arī man tā ir kļuvusi ļoti īpaša pilsēta. Tāda tiešām iedvesmas pilsēta, jā. Noteikti. Tur vajadzētu to pulksteni. Man liekas, Rožu laukumā tur, tā teikt, tur tiešām kādreiz pulkstenis, čaļus apbrauc ar mašīnām, meitenes arī staigā apkārt, ieslēdz mūziku. Tusiņš notiek. Laimas pulkstenis, parciņš tur, jā. Romantika. Ja man būtu teikšana, es noteikti liktu Liepājā. Liepāja ir tāda dzīva pilsēta. Otra dzīvīgākā pilsēta aiz Rīgas. Tur ir lieliski jūra. Īsumā tāda romantiska atmosfēra. Elīna Doļģe, Edgars Jākopsons, Tautas balss.